Sveiki! Šodien mēs pārveidosim biroju, un, starp citu, biroji var būt ļoti dažādi. Elegants tur ir. Super. Mēs dosimies uz Latvijas grāmatizdevēju asociāciju, un tur iekārtosim izpildu direktorei biroju. Vai tev ir bijis arī birojs? Mums ir diezgan liels birojs. Jā? Katram ir kaut kādas citas nianses, citas vēlmes. Ir arī atšķirīgi arodi, kas tur ir tajā kabinetā, kā jāpilda. Varbūt daudz mantu, maz mantu. Kas ir pats svarīgākais birojā? Manuprāt, galds, krēsls un dators. Jā, vai ne? Vairāk jau it kā neko nevajag. Jā. Bet tomēr tur jāpavada ir tik daudz laika. Tur svarīgs ir apgaismojums. Jā. Tur svarīga ir ergonomika. Es domāju, arī krāsas ir svarīgi. Un lai vispār tur būtu forši atrasties, ja tur jāpavada ļoti daudz stundas. Bet tagad te rekur neliels ieskats, kā mums ir gājis ar darba telpām un birojiem iepriekšējās sezonās. Mani sauc Austra, strādāju Latvijas grāmatizdevēju asociācijā. Asociācija apvieno tiecīgi Latvijas grāmatizdevējus. Biedru un atbalstītāji ir ap 30 grāmatizdevējiem. Asociācijā ir tādi dažādi kopīgie projekti. Tie, ko pamana sabiedrība vairāk, tie ir vasarā Vērmanas dārzā tirdziņš grāmatu, rudenī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā grāmatu svētki Rīgas, grāmatu skaistuma konkurss. To gan mēs tagad saucam par grāmatu dizaina konkursu. No 2005. Gada tas ir ieguvis zelta ābols nosaukumu. Tad pieteicu Latvijas grāmatizdevēju asociācijas biroju. Galvenais mīnus telpai ir tumsa. Pašreizējā ofisā tie plaukti, kas mums ir, viņi ir labi uzglabāšanai, bet mēs nevaram viņos izcelt un parādīt šīs skaistās grāmatas. Bet man ļoti gribētos, ka šie labākie paraugi ir uzreiz ienākot redzami. Negribētos atgriezties pie tumšajām krāsām. Man gribētos, ka mēs esam tādi paši kā mūsu grāmatu dizaineri, drosmīgāki un atļaujamies varbūt kādus trakus eksperimentus. Esiet sveicināti! Mēs esam ieradušies. Jūs teicāt vēstulē, ka jums vajadzētu pārveidot jūsu biroju. Pareizi? Jā, mums birojam derētu maziņš upgrades. Kādu aptuveni jūs iedomājaties to nākotnes biroju? Es gribētu pirmkārt vienkārši mazāk plauktu, augstākus, gaišākus, varbūt ar papildu apgaismojumu. Un arī datorgalds varētu būt mazāks. Man šobrīd ir ļoti, ļoti liels restorāngalds, man noteikti nav vajadzīgs tik liels. Tas ir forši, ka zina, ko nevajag. Tad uzreiz var tā kā virpināt to stāstu. Jā, mēs varētu to vietu izmantot kaut kam citam. Labi, es domāju, mums aptuveni ideja ir. Mēs ejam apskatīties jūsu biroju. Lieliski. Gribot, negribot, acis uzreiz tā tinkš augšā uz griestiem, vai ne? Jā, tur ir spēcīgs gaismas objekts. Viņš atgādina tādu kaut kādu ierīci, kurā varētu arī vingrot, ja vajadzētu. Bet visas mēbeles kopumā ir absolūti atgriešanās tādā pagātnē. Šis galds ir nenokaujams. Es domāju, ka liels izaicinājums un uzdevums mūsu dizainerei, ne tikai mums un izpilddirektorei un visiem pārējiem, kuri šajā telpā strādās, bet arī visiem mūsu skatītājiem būs ļoti aizraujoši un interesanti redzēt, pie kāda tad iznākuma mēs nonāksim. Laiks izlozē. Kuru aploksni jūs vēlaties? Melno. Melno? Jā. Jā? Ok. Lai notiek. Melnā būs. Budžets ir man skaidrs. Tagad es ar šo ciparu došos pie dizainers, un tad jau mēs liksim kopā visu lielo plānu.
Nu tā, es saprotu, ka tev būs atvaļinājums. Mums būs darba pilnas rokas. Tieši tā, kā mums patīk. Jā, es atņemu tev atslēgas un lai tev forši atpūta. Tad tiekamies. Tiekās, čau! Austrai ļoti patīk grāmatas. Un mēs redzam arī to, ka IKEA patīk grāmatas. Vai grāmatas patīk arī dizainerei Ilgai, kurai šī būs debija raidījumā? To mēs tūlīt arī noskaidrosim, jo pārmaiņu budžets ir nosūtīts. Tagad jānoskaidro, kas ir ieplānots. Sveicināti raidījumā! Čau! Čau! Klau, šajā gadījumā mums diezgan tāds piņķerīgs uzdevums. Es redzu, ka tu te esi atlasījusi arī pāris tādas iedvesmas fotogrāfijas. Galvenās tēmas, kuras šeit būtu šajā telpā ir jānes gaisma un jāpadara viņa komfortabla. Ar ko tu sāki plānot šo telpu? Atveru visdrīzāk skečupu, un tad es lieku iekšā mēbeles. Pašā sākumā jau bija skaidrs, ka tie būs billi, grāmatplaukti. Un tad, kā akcentu, es mēģināju ieviest atpūtas mēbeles un arī krēslus, kas ir akcentējošās krāsās, lai viss nebūtu balts. Apgaismojums būs? Jā, būs papildu apgaismojums. Tā kā no plauktu augšpuses. Tad vēl arī kaut kādi lokāli apgaismojumi. Es noteikti ar lielu ziņu kārtu gribētu redzēt pāris elementus dzīvē. Un ticu, ka tu zinās, kur veikalā tos atrast, tos parādīt. Jā. Varam iet apskatīties? Jā. Ejam. Un šis ir tas slavenais billijs, jā? Jā, šis būs īstais grāmatplaukts grāmatu izdevēju asociācijai. Bet nevis vienkārši viens, vairāk pareizi. Jā, vairāki, 3 blakus, un tad pie otras sienas tur 4 vai 5. Grāmatas var būt ļoti dažādas. Lielas, mazas, platas, šauras. Kā to visu sameistarot vienā skapī? Plauktus var pārvietot pat šīm iedaļām, kā vajag. Tātad likt gan augstākas, gan zemākas grāmatas. Un es redzu, ka, piemēram, apakšā ir arī īstenībā dokumentiem vesela sadaļa. Ja vēlētos kaut ko tādā veidā organizēt, viņu papīrlietas, dokumentus, vai ne? Jā, tas arī ir ieplānots. Arī kastes ir ieplānotas. Šo es kaut kur esmu redzējis. Tavās skicēs. Jā, tieši tā. Es gribēju viņu izmantot. Šis ir šī gada IKEA jaunums. Izbīdāmais galdiņš. Un šo, es domāju, piedāvāt kā vietu, kur ne tikai strādāt, bet arī izlīt grāmatas. Manuprāt, šis krēsls ļoti labi piestāv mūsu vajadzībām, mūsu telpai. Te varētu tā labi un ilgi tā lasīt un lasīt. Īsts atpūtas krēsls. Vai ne? Bet viņš ir vairāk piemērots mājām, nevis birojam. Bet šis ļoti labs krēsls, jo tad labi domājās, tā šūpojāt. Un krāsa piemērota. Kāpēc ne? Man liekas, ka nedara. Ne? Labi, ja nedara, tad nedara. Mēs meklēsim īsto. Šis var būt arī ar akcentu, ar krāsu. Es skatos, šim ir ekskluzīva funkcija, jo tam ir kāju paliknis, kurš iznāk ārā, un tu vienkārši ops. Jā, bet diez vai tas izskatās pēc nopietna biznesa projekta ar šādu krāslu. Bet tālāk tur ir viens piemērotāks modelis. Kaut kas šāds var būt? Jā, šī krāsa būtu ideāla šajā birojā. Man ļoti patīk šis krēsls. Manuprāt, arī Austrai ļoti patīk šis krēsls. Jā, bet vai tu zini, kādam svarīgam cilvēkam Zviedrijā šis krēsls bija mīļākais krēsls? Kam? IKEA dibinātājam Ingvaram Kampradam. Tad es domāju, tas vien ir apliecinājums tam, ka viņš ir funkcionāls, ērts
ergonomisks un noteikti es ticu, ka arī ilgi kalpo. Jā, 10 gadu garantija šim krēslam. Nu, mēs ilgi esam kārtīgi pastrādājuši. Iepirkuma grosis ir pilns. Es ticu, ka tev vēl padomā ir vēl pāris aksesuāri un nianses un lietas. Tālāk jau tiksies ar Egitu. Un mēs ar tevi tiksimies jau, kad telpa būs pilnībā pabeigta. Sarunāts? Jā, Lai sarunā. izdodas. Čau! Čau, Ilga. Čau. Šī šobrīd izskatās kā pilnīgi cita telpa, bet atpazīst pēc tapatēm. Ir gaišāks, ir plašāks. Cik ļoti var mainīties telpas noskaņa, vienkārši nomainot tumšās koku mēbeles pret kaut ko gaišāku. Jā, bieži vien mums nav nepieciešams tur vēl nokrāsot sienas, pietiek ar mēbeļu nomaiņu. Šeit būs darba zona un šeit būs rakstāmgalds. Tā zona, kas ir... Šī tad būs tā saucamā apspriež zona, bet tur būs tikai 2 sēdvietas. Labi, un kā ir ar tekstiliem? Tekstils būs pie loga, tur mainīsies aizkarstanga, tāda nebūs, būs lielāka. Tur līdz ar to būs arī lielāks apjoms tam logam, papildus aizskariem. Cik es sapratu, tad būs apgaismojums, kas būs tā kā no augšas. Jā, tās lampiņas izgaismos fasādi, viss grāmatas un papildus dos gaismu šai telpai. Apgaismojums būs regulējams ar pulti, un līdz to varēs pieklusināt viņu vai padarīt spožāku. Kas šis ir un kam tas ir paredzēts? Tās būs kastes, liekamas plauktos. Zini, ko es par kastēm? Šeit tad aizdomājos, jo man mājās ir, piemēram, bilī plaukts. Es nezinu, cik tas ir dziļš. Un tad es ieraugu kasti. No kasti aizēju līdz tam bilī plauktam un tad pielaikoju. Jā, bet visu veikalā gadījums pielaikot. Šī kaste derēs gan platuma ziņā, gan dziļuma ziņā. Viņi varēs izgrozīt. Es redzu, ka tev ir vēl vesela kaudzīta ar tām kastītēm. Ņemot vērā to, ka saskrāvēt nemaz nebija tik viegli, kā man sākumā šķīt. Ar pārējām es atstāšu tevi, es došos tālāk, un tad tiekamies drīz, ka te jau gandrīz viss būs gatavs. Kamēr Egita un Ilga skrūvē kopā jaunās mēbeles, es šeit veikalā saticis Marku. Čau! Un arī Andri. Čau! Čau. Un viņiem būs brīnišķīgs uzdevums salasīt kopā mēbeles, mantas, un kurš pirmais to izdarīs, un visprecīzāk tas saņems balvu vai gatavu uzdevumam. Jā. Šeit ir 2 listes. Tu skriesi pirmais, izvēlies vienu. Lai tev izdodās, nav limits, bet centies šodien, ja? Labi. 3, 2, 1, aiziet! Kaut kā neizskatās, ka viņš baigs steidzās. Jā, viņš vispār nesteidzās. Tā vispār sākās skrējiens. Protams, svarīgi ir saprast rindu un vispār to preci. Lūkosim, kā tev ies. Es domāju, ka labi ies. Labi ies? Jā, es jau redzu, kur var paskatīties. Tu vispār sako līdzi norādēm, vai ne? Jā. Tu tāds organizēts, strukturēts, koordinēts, vai ne? Jā. Tā, man vismaz izskatās, ka kaut kas ir salasīts, 2 lietas ir, skries Andris tālāk. Kā tev šķiet, labāk ir ātrāk kustēties un tad domāt, vai tomēr izdomāt un tad kustēties? Es domāju, ka labāk izdomāt un tad kustēties. Laiks iet uz priekšu. Šobrīd Andrim ir jau 2 minūtes un 15 sekundes. Tev finiš? Jā. Finiš 3, 2, 1, 5. Jā, stop. Tā. 3 minūtes un 10 sekundes. Kā vispār gāja? Kā gāja? Izmantoju taktiku. Neteikšu. Ok, tā tad neteiks taktiku. Labi. Marka, vai tu esi gatavs? Jā.
Nu ko, 3, 2, 1, sāks, aiziet. Nu, vispār mēs ar Marku spriedām tā, ka sākumā it kā ir jāizdomā un tad jāsteidzās. Nu, šobrīd gan izskatās, ka viņš aizsteidzās un tad viņš domās un sapratīs to, vai ir precīzi kaut kāda lieta vai nē. Cik tev bieži vispār sanāk salasīt visu kopā un iepirkties? Bieži, pārsēst mēnesī. Nu tad jau kaut kādas pārmaiņas top, vai ne? Visu laiku. Paiet 4 gadi jātais remonts. Šobrīd Marks ir vieglā riksītī jau devies uz, izskatās, 22. rindu. Nu, lūkosim, tūlīt jau, es domāju, viņš jau nāks lielā jonī atpakaļ. Mark, saņemies! 2 minūtes un 20 sekundes jau pagājuši. Vēl tikai knapi minūte. Tā, viņš ir nometis ratus un dodās vienkārši kājām. Viņš vēl nezina, cik apjomīgi liela tā lieta būs, ko viņam nāksies stiept. 2 minūtes un 50 sekundes. Diezgan nervos ir arī Andris. Viss, tev ir viss? Jā. Nu, tad tā jūs čaļi esat ļoti līdzīgi. Apsveicu, bet tu esi 5 sekundes lēnāks nekā Andris. Nu, klausies, no Aši pārbaudīsim. Man jau tur bija kaut kas nepareizi. Jā, Andrei bija kaut kas nepareizi. Mums te ir 805, 29, 63, 4, ček. Marks nošāva greizi ar 1 vienību. Andri, sorry, es nevarēju atrast 2 vienības. Šīs ir nepareizais plauks. Jā. Nedaudz lēnāks, bet tomēr precīzāks bija Marks. Apsveicu. Bravo. Marks ir uzvarētājs. Lūdzu, tas tev. Bet tagad atgriežamies pie meitenēm remontā. Wow! Šeit jau izskatās kā tādā nopietnā, gribētu teikt, bibliotēkā. Šobrīd ir tā sajūta, ka ir viss ļoti balti. Bet tad es iedomājos, būs jau grāmatas, vai ne? Jā, galvenais būs grāmatas, būs kaut kādas kastes. Un es redzu, ka tev ir viens rāmīts jau ir. Es redzu, ka tur maisā ir rāmīši. Tad vēl būs aizskari. Es redzu, ka ir izpakots un droši vien uzstādīts gadžetiņš, kas ir gaisa kvalitātes kontrolas mērītājs. Piemēram, tajās pašās bibliotēkās telpās, kur ir daudz grāmatu, varētu būt, ka tur ir pilnīgi specifisks attiecībā uz gaisa kvalitāti. Nu, ja ir slikts gaiss, tā kā kaitīgs jau, tad parādās tā dzeltenā iedaļiņa. Nu, ja ir pavisam slikti, ja ir daudz putekļu gaisā, tad ir sarkanais. Un tad nekas cits neatliek, kā ieslēgt gaisa attīrītāju. Viņš arī paralēli ne tikai attīra gaisu, bet arī strādā kā ventilators. Vai tas būs tur arī kā galdiņš? Jā, viņam 3 funkcijas. Tas ir telpas saimniecei tāds biroja krēsls. Par šo krēslu es gribēju arī skatītājiem droši vien izstāstīt veikalā, lai pievērš tam uzmanību, kā paņemot krēslu. Es to gribu mēģināt stumdīt, bet šķiet, ka tam ir, nezinu, iesūnojuši, ierūsējuši ritentiņi, bet īstenībā tas jau speciāli paredzēts. Ja ritentiņi sāk darboties, jā, ir apsēdies. Tas ir drošībai. Jā, drošībai, vai ne? Man šis krēsls šķiet ļoti ērts. Man ļoti patīk šis muguras izliekums. Jo es gribētu, lai sabiedriskā transportā ir šāda krēsla, muguras izliekums. Tā, forši. Es tad tevi atstāšu pie pēdējo darba apdarīšanas, lai tev veicās ar grāmatu izvietošanu, jo tas varētu būt ļoti laikietilpīgs darbiņš, bet laiks vēl ir. Labi, tiekamies. Labi, čau. Izskatās pilnīgi savādāk. Un ja es tev minēju, ka man ir bail par to, cik viss izskatās balti, šobrīd tas baltums ir pazudis. Superīgi. Manuprāt, ļoti labs rezultāts. Saki, par ko tu esi superpriecīgi? Man ļoti patīk, kā kopumā izskatās, jo vienmēr jau tas ir pārsteigums arī man pašai. Man ir jau savs mīļākais stūrīts, bet kurš ir tev? Sirdī tos šķiet darba zona, kur ir tāds proporcijās ļoti labi, ir gan baltais, gan arī daudz grāmatas, tad arī tā zaļā krāsa. Man savukārt šis stūrīts. Tieši skatoties uz to, tas izskatās kā no pasaku grāmatas. Un kā forši, manuprāt, viss ir savās vietās, vai ne? Jā. Ja viss ir salikts tā, kā tu vēlies, tad mēs varam sagaidīt Kristapu un Austru. Jā. Ļoti skaisti. Un ejam pāri.
Vai, no Egita ir tik tāda sajūsmināta, tāda tiešām ļoti, ļoti priecīga mūsu sastapt. Mēs arī droši vien esam ļoti noilgojušies tikt atpakaļ kabinetā, vai ne? Par ko tu tāda sapriecājusies? Par to, cik tur ir mīlīgi, maigi, skaisti, un tā atmosfēra ir pilnīgi savādāk nekā bija. Man šķiet, tas beigas foršais pārsteigums. Ir iemesls priecāties. Austra, kā tev gāja šajā laikā? Varbūt bija kaut kādas ieskices? Varbūt tā klusā vēlme, ka ir kāds tas stūrītis, kurā var apsēsties un varbūt tiešām pašķirstīt to grāmatu. Labi, es domāju, ka mēs esam gatavi apskatīt jauno kabinetu. Labi. Ejam. Dievs! Es, protams, zināju, ko nozīmē pārvērtības. Kaut ko jau, protams, iztēlojos, bet centos ierobežot savus iztēles zirdziņus, lai viņi tur neoļo. Bet šis nebija tas, ko es iztēlojos. Jā, man bija milzīgs pārsteigums. Mums tur ir lielais galds, mēs varēsim šeit strādāt ar visu žūriju, tas tik super. Man pārsteidz, ka šis galds, viņš kā ir liels, bet viņš iederās, viņš netraucē, viņš neaizņem tik daudz vietas, cik varētu domāt. Un tik daudz vietas vēl skaistākajām grāmatām. Mēs viņas tagad beidzot varam parādīt. Tas ir tas, ko viņas bija pelnījušas. Man tiešām ļoti patīk, kā izskatās šie plaukti, un viņi tiešām palīdz izcelt tās grāmatas tieši tā, kā es gribēju. Šī laikam ir mana mazā darba vietiņa, kur es tieši tādu arī gribēju mazu, lai man neaizņem darba galds pārāk daudz vietas. Šis brīnišķīgais apgaismojums pie plauktiem jau arī palīdz izcelt gan grāmatas saredzēt plauktos, gan arī vienkārši rada gaišāku vidi. Jā, lūdzu. Wow! Klausies, nu neatpazīt. Neatpazīt. Man sajūta ir tā kā ļoti, ļoti greznā, skaistā kabinetā. Ir tiešām gan mājīgi, gan eleganti. Tu jau izvirināji visus plauktus? Kas tur ir? Tur ir paslēpies, tur... Nu, klausies. Jauns mapes. Aizskar, cik sklītis. Jā, un ir uzreiz gaišāks ar to balto aizskaru, vai ne? Tev ir viens no šikākajiem ofisiem tagad Rīgā. IKEA dizaineri ilgi ir brīnišķīgi pastrādājusi un izdarījis vairāk nekā es cerēju. Nu, mēs vēlamies jūs sagaidīt ar aplausiem. Nu, lieliski. Mums ar Austru ļoti, ļoti patīk. Kas jums patīk visvairāk? Šīs krēsls. Mēs uzreiz, kā sēdāmies iekšā, tad varēja tur arī palikt. Kā tev radās tā doma, ka to skapi likt noteikti šeit? Nu, es arī tieši iedomājos, kad būs televīzija, un tad tā kā jāizdomā, kā uzreiz, kad nāk iekšā, kas varētu būt tāds pārsteidzošais moments. Un tad šis lielais stiklotais skapis. Man liekas, ka Ilga ir pirmā dizainere, kur pa visām šīs sezonām vispār tā arī uzreiz uzsāk savu uzstādījumu. Nu, es zinu, ka šī ir televīzija, ka te nāk un filmēs, un tāpēc vajag vizuāli skaisti uzreiz, ka nāk, tad voilà! Lieliski, lieliski. Tiešām, Ilga, es domāju, Austra ir priecīga. Grāmatu izdevēji noteikti arī priecāsies. Grāmatu izdevēji būs ļoti, ļoti laimīgi un lepni. Nu, ko, Austra? Tagad parunāsim nopietnāk par budžetu un naudu. Atceries šo aploksni? Atceros melnā aploksni. Es varu atklāt, tātad šeit ir... Nauda. Wow, 500. Kāda ir tava secinājuma? Nu, ir labi ieguldīt. Tas nav tikai mēbeles, tā ir visa gaisotne. Tu vari cilvēkam iedot naudu, bet vai viņš spēj iekārtot šādi? Nu, tas ir... Tas ir talants. Jā, tas ir talants, kas ir Ilgai. Nu, lūk, mēs savu darbiņu te esam padarījuši. Radījuši jauku, maigu, foršu vidi grāmatām. Tagad jūsu kārta. Lasīt tās. Pārmaiņas būs puišu istabai. Viņi guļ 3 stāvos. Šis būs izaicinoši. Es domāju, ka viņi ir notvērusi 3 čaļu to ikdienu dzīvi un padomāts par katru no viņiem.